lietas ūdeņu apsaimniekošanu. Mēs redzam, kā šie risinājumi palielina pilsētvides vērtību, kas ir ļoti būtisks Kansas apkaimē mūsuprāt. Pagaidām nauda īsti nevērtētie, bet nākotnē noteikti arī naudas izteiksmē vērtējamie labumi, kā bioloģiskā daudzveidība un citi ekosistēma pakalpojumi. Un es jau pieminēju, ka izskatās, ka šie zaļie risinājumi attiecībā uz vietējām darba vietām ir drusku labāks par tradicionālajām vai konvencionālām sistēmām. Un tādas ļoti lielas risinājumu grupas. Tad zaļie jumti, kuras praktiski šīs bildes ir pārsvarā no Malmes, kur ir no Zviedrijā, kur ir speciāli zaļu jumtu botaniskais dārzs. Un tas lielākais jautājums bija tāds, ka zaļiem jumtiem nav jābūt ļoti dārgiem, zaļiem jumtiem nav jābūt ļoti smagiem un bieziem. Tas var būt saudoši plāni jumti, tā saucamie ekstensīvie, un, protams, tie var būt arī intensīvi jumti. Ja mēs runājam par esošajām ekām, arī uz esošajām ekām dažreiz ir iespējams veidot ekstensīvus jumtus. Bet, ja runa ir par intensīviem, tad noteikti tas jau ir jāparedz pie eku konstruktīviem risinājumiem. Caurlaidīgie segumi, ja mēs paskatāmies uz, visvienkāršākais brūģis vai ekobrūģis, varbūt mēs nedomājam par to, ka par ilgspējīgu lietas ūdeņu apsaimniekošanas risinājumu, bet principā tas ierakstās un ņemot vērā, ka pēc mūsu novērtējuma apmēram 10% no visas teritorijas, iekškvartāla teritorijas Skansas apkaimē veido celiņi, un 15% veido iekškvartālu brauktuves un ceļi. Tad šo te caurlaidīgo segumu izmantošanā var būtiski samazināt, vai nevis samazināt, bet palielināt iztiekt laikā notecim. Dažāda veida ievakas un teknes, kuras pilda divas galvenas funkcijas. Pirmkārt, jūs redzat, ka mēs redzam noteikti tilpumu, kas tā kā paliek uz vietas kādu laiku, un tad par noteiktu, kādu diametru, par noteiktu noteci sūcat prom. Un parasti tas ievelkas teknes, ja mēs runājam par teknēm vai ievelkam ar vegetāciju, tiek projektētas tā, lai tas ūdens līmenis būtu apmēram, zāles līmenis 10-15 cm, lai zāle vai tie augi nodrošina filtrāciju. Līdz ar to tas ne tikai ūdens transporta veids, bet arī attīrīšanas veids. Un šeit ir arī iespējami tie infiltrācijas varianti, infiltrācijas izcinājumi. Dažādi veidi, kā tās ievelkas teknes var izskatīties. Viņas var būt saucas, viņas var būt slāpjas, viņas var būt pilnīgi zaļas, viņas var būt pilnīgi cietās segumos. Tas ir tiešām atkarīgs no mūsu fantāzijas un no funkcijas, kuru mēs gribam šiem risinājumiem. Tātad ļoti ekstensīvi risinājumi, kas var būt drīzāk ar ceļiem, filtrācijas jostas vai filtrācijas strīpas, kas paredzams tam, kā noteca no ielas filtrējās ar šo jostu, un šeit jūs redzat, šis ir infiltrācijas grāvis. Tad vietās, kur infiltrācija ir iespējama, tad tie infiltrācijas grāvi arī tiek izmantoti. Dažāda veida infiltrācijas risinājumi. Uzreiz pateikšu, ka infiltrācijas risinājumi parasti tiek izmantoti tur, kur to atļauj grunts ūdens līmenis, kur grunts ūdens līmenis ir nemazāk kā 1,5 metru zem zemes virsmas.
diemžēl Skansas apkaimē tas gruntsūdens limits ir salīdzinoši zems. Ja tas limits netika atcelts. Augsts. Paldies. Zemes virsmas limits ir zems, līdz ar to gruntsūdeņa limits ir augsts. Ļoti bieži tiek diskutēts jautājums par to, vai var iztikt tikai ar zaļiem risinājumiem ūdens kvalitātes nodrošināšanai. Atbilde, vismaz no mūsu prakses uz doto brīdi, ir kā 75% jā, 25% nē. Ārzemēs to risina ar šo te zaļo risinājumu kaskādēm, tātad, ja nosacīt, teiksim tā, ja ūdens ir nosacīti tīrs tikai no jumtiem, parasti pietiek ar vienu kaut kādu risinājumu veidu, vai tas ir lietus dārs, vai ievelka, vēl kaut kas, vai infiltrācija. Ja runa ir par no ceļiem, no kaut kādiem, no vietējiem ielām, parasti ir 2 risinājumi. Ja runa ir par kaut kādiem, par vietām, kur ir potenciāls piesārņojums, ir lielāks, parasti ir 3-4 pakāpes. Šeit ir parādīts piemērs no Malnes, kur sākumā ūdens tiek sakrastēts teknēs, pēc tam tiek attīrīts vitīgi, pēc tam tiek izvadīts par tādu, to var saukt par savas upi droši vien, uz nākamo dīķi, kur jau, tā teikt, no kurienes tā kā, protams, kā koncentrētās vietās, kur piesārņojums ir koncentrēts, kādus punktveida, kur ir punktveida piesārņojums, tur noteikti nepieciešams runāt par koncentrētiem risinājumiem. Runāt par ļoti arī bieži tiek diskutēts īpaši arī Skansas apkaimē par to, ka tas paņem vietu, vai mums ir nepieciešama platīguma vieta. No ārzemju pieredzes, ja mēs gribam atrisināt, ja mēs gribam risināt lietas ūdeņu apsaimniekošanu ar zaļiem ilgspējīgiem risinājumiem, no visas teritorijas paņem no 3-7%. Mūsu sākotnējā analīze Skansas apkaimē liecina, ka teritorija vai teritorijas īpatsvars bez apbūves, bez celiņiem. Tātad tas, ko mēs nosacīt, varam saukt par brīvo zaļo teritoriju. Ne tikai brīvo teritoriju, kur ietilpst ainēviskie risinājumi celiņi, bērnu laukumi, bet tīri zaļa zona mums veido apmēram 45% no visas iekškvartāla teritorijas. Ja, tad mēs runājam, ka apmēram 6-15% no tās zaļas zonas 6-15% varat aizņemt pie ilgspējīgie risinājumi, kas nemaz nav tik daudz. Bet tā ir sākotnējais novērtējums, protams, jāskatās ir atšķirās katrā konkrētajā kvartālā. Un varbūt pavisam īsi par dažiem piemēriem, varbūt es ņemot vērā, ka laikā man ir palikušas 4-5 minūtes. Projekta ietvaros mēs esam bijuši Malmē un Kopenhāgenā, un Malmē ir interesanti ar to, Malmē ir interesanti ar vēsturi un ar tām ar 2 ļoti dažādiem risinājumiem, Augustenborg un Vāsterhamnen. Augustenborg ir pilsētas daļa, ko var nosacīt salīdzināt ar Rīgas tā saucamajiem mikrorajoniem vai kvadrumlaika apbūve koncentrē to. Nē, tas ir tev. Vāsterhamnen ir rajons, kuram var līdzināties Skansai. Ja mēs runājam par kaut kādiem pilsētības risinājumiem, tas ir pilnīgi no jauna apgūtā teritorija. Jā, šīs bildes jūs dažas jau redzējāt.
Malmē ir ļoti interesanta vēsture, ka principā Malmē ilgspējīgai lietu apsaimniekošanai ir kaut kādi 20 gadi. Un principā cilvēki, kas strādāja pie to sistēmu izvēles, pateica, ka apmēram pēc 15 gadiem cilvēki tā kā sāka ticēt, ka šie risinājumi ir labi. Ņemot vērā, ka Latvijā viss notiek daudz ātrāk nekā Zviedrijā. Mūsuprāt, varbūt jau var būt kādi 5 gadi, 3 līdz 5 gadi, kad mēs par šiem risinājumiem runāsim pavisam nopietni. Un līdzīgi kā mums, sākumā runa ir tikai par ūdens daudzumu, pēc tam mēs redzam ļoti labi to pašlaik ūdens daudzums un kvalitāti, un no 95. gada sāk runāt par arī citām funkcijām. Un varbūt tas Malmas Augustenburgas pieredze, kas bija, vairs nav, kas bija tāda faktiski degradēta teritorija, jeb varbūt izmantot tādu žargonu vārdu kā geto, kur pilsētas teritorijā starp pilsētas centru un savrupmēru teritorijām, kur 70. gados sastapās ar ļoti lielām problēmām. 90. gados tika veikts tas revitalizācijas projekts, pateicoties kuram tagad tā ir absolūti tāda normāla, arī sociālā profila normāla pilsētas daļa. Iespējams, mēs Augustenburgas pieredzi varam smelties, domājot uz priekšu, ko mēs darīsim ar tiem rajoniem, kas mums ir Rīgas pilsētas līdzīgi. Viņi ir labi ar to, ka šeit ir koncentrēta teritorija ļoti daudz dažādu risinājumu, gan tīcija, ūdens objekti, ievalkas, dažāda veida teknes, sausie baseini, kas, teiksim, sausā laikā šis ir vienkārši tāds amfiteātris, kur bērni spēlējās skolas pagalmā, lietas laikā tas uzpildas un ūdens ucās iekšā un prom pamazām. Zaļie jumti tiek izmantoti. Piemērs, kur mēs varam smelties diezgan daudz prototipu vai parauga risinājumu skāstē, jo izskatās potenciāli, ka tā ir valsts ar kameni. Šeit, ņemot vērā, ka teritorija atrodas pie jūras, tur tā ūdens daudzuma vai notices samazināšana nav tik liela loma kā estetiskai nozīmei. Bet visi šie risinājumi arī ir funkcionāli. Ja? Tad mēs redzam, ka šeit ir diezgan labi, tie saucamie zaļie risinājumi. Nebūtu nav tikai zaļi, šeit ir ļoti laba kombinācija, tiksim, tādiem cietiem segumiem un zaļai zonai. Interesants piemērs Danijā, Roskildē, kuru varbūt, kad mēs runāsim par vienu konkrētu risinājumu Skanstei, var izmantot šeit. Un ir tas, ka bijušajā izgastos teritorijā izveidoja tādu lielu uzkrāšanas tilpumu, ko veido tā kā skateparks, jā, tur kopējā baseinā, kopējais tilpums 20,000 kubikmetru. Un viens no iemesliem, kāpēc izmantoja betonu un asfaltu, ir tas, ka tur ir piesārņotas grunts, līdz ar to nevar pieļaut lietus ūdeņu nonākšanu gruntī. Tas var diskutēt par to, cik gaumīgi vai negaumīgi tas izskatās. Katrā ziņā tā ir viena iespēja. Šeit jūs redzat pa taisno, ka notecama ielas nonāk lietusdārzos. Jā, tad lietusdārs ir risinājums, kas nodrošina izlaicīgu ūdens uzkrāšanu līdz 15 cm augstumā un pakāpenisku infiltrāciju un noteci.
Parasti šie lietusgāzi tiek veidoti ar drenāžu, kur ūdens attīrīties jau ūdens iet prom. Interesants piemērs esošajā pagalmā, jau, tā teikt, esošajā apbūvē, kur pagalmā iebūvēja infiltrātas kasetes. Tas un pilnīgi samazināja to kritisko notis, kas viņai bija aplūšanas gadījums. Mūsu projekta mājaslapā ir apkopoti vairāki piemēri no Nīderlandes, Vācijas, ASV, arī Krievijas, lai cik tas nebūtu jocīgi. Bet laipni lūgti ienāk mūsu mājaslapās. Mūsu mājaslapā nav steigties. Kādi komentāri uzreiz es redzēju tādas skeptiskas sējas, redzēju tādas interesantas sējas. Kāds pirmā reakcija. Vai ir kaut kāda informācija vai klimata apstākļi, bargāks, maigāks klimats kaut kā ietekmē šos visus? Liels paldies par jautājumu. Šie risinājumi tiek izmantoti gan augstajos klimatos, gan silties zemēs. Ir ļoti plaši šie risinājumi tiek izmantoti Kanādā, kur klimats ir līdzīgs mūsējām. Arī Zviedrijā, Somijā, teiksim, kur klimats ir līdzīgs. Varbūt mūsu klimata īpatnība ir tāda, ka mums ir ļoti liels tas variācijas ap 0 un ūdens sasals, bet runājot ar tiem pašiem starptautiskiem ekspertiem, viņi saka, ka saslēšana nav nekāds šķērslis šiem risinājumiem. Cits jautājums ir par apsaimniekošanu situāciju, ka, piemēram, ja mēs runājam par tām ievelkām ceļmalā, un ja mēs tur šķurējam sniegu, jautājums, kā tas ievelkas darbojas ar tam sniegu čupam un ar sāli, kas arī nonāk. Tas ir jautājums par to. Vēl kaut kas man ir piebilstams šajā sakarā. Jā, Aiga, runājot par tiem augstiem klimatiem, pārsvarā visās zemes tās lielākās lietusgāzes vai tie lielākie, teiksim, nokrišņu notikumi, kuriem šī sistēma tiek paredzēta, notiek vasarā. Ļoti reti mēs redzam tagad Vācijā, ļoti reti notiek tā, ka, teiksim, kad sniegs kopā ar pūšanu, bet, tā teikt, mēs neviens nav nodrošināts pret tādām problēmām, iespējams, ka zaļie risinājumi tiek galā nekā pie kuriem mēs esam pierojuši. Man ir jautājums par to skateparku. Jā. Jūs teicāt, ka uzkrājat to ūdeni. Uz cik ilgu laiku un kā viņi pēc tam no turienes dabūna ārā, lai varētu lietot savai sākotnēji funkcijai? Kā skateparku. Ja ir iztraikošana, tad tas ir ļoti ilgstoši laiks. Kā skateparku vairs nevar lietot. Tur noteikti ir tur noteikti ir, teiksim, tā iziešu cauri. Tas diametrs, tāpēc atmiņas, es atceros kaut kāds 400, man liekas, ka bija līdz ar to. Parasti, ja mēs runājam par tādiem risinājumiem, vismaz, teiksim, mūsu varbūt zināšanas doto brīdi ir tādas, ka, ja runa ir par funkciju apvienošanu, parasti šos risinājumus plāno tā, lai diennakts laikā tie iztukšojas. Lai diennakts laikā tie varētu iztukšoties. Līdz ar to, ja mēs runājam par 23 000 kubikmetru un ar 400 diametru, kāds ir, cik tu sakot, tie ir? Kādās dienas laikā jau dabūt? Dienas laikā var dabūt prom. Mēs skatījāmies, principā, teiksim, Skanstas apkaimē vai tā dara, ko mēs īpaši skatījāmies, tas ūdens apjoms, kurš būtu varbūt uz vietas jāuzkrāj, ir līdzīgs apmēram ap 20 000 kubikmetru, un mēs skatījāmies, ka principā dienas laikā to būtu iespējams novadīt ar resursu sistēmu. Bet tiešām tas ir atkarīgs no tā, ko mēs gribam. Ja mēs gribam to dabūt 2 stundu laikā, tad attiecīgi jāplāno visu tā citu infrastruktūru. Kāda nozīme ģeoloģija? Gruntsūdens augstums? Īsi atbildot ļoti liela.
Un kā Malmē ir, piemēram, tas attiecīgi salīdzinot ar stāvus atšķirīgais. Redziet, tas, ko mēs, teiksim tā, ja mēs domājam par zāriem risinājumu tikai kā par infiltrāciju, tad infiltrācija nevar darboties tur, kur ir augsts gruntsūdens limits, ja vien nav membrānas. Ja mēs izmantojam membrānas, arī tur var tikt izmantot infiltrācija. Bet tad speciāli tad tas nozīmē, ka tā ir infiltrācija ar drenāžu. Tu man labo, ja kaut ko. Es uzreiz bilduši, es neesmu inženieris, esmu vairāk tā kā ekonomists. Tā kā, ja es kaut ko galīgi garām tehniski pasaku, man ir projektais palabos. Kā Malmē ar gruntsūdeņiem un ar šajā infiltrācijas? Malmē, teiksim, Augustenborgā gruntsūdeņi ir salīdzinoši zemu, jo tur es nevaru jums tagad pateikt, bet tur ir daudz infiltrācijas risinājumu. Ņemot vērā, ka tur ir daudz infiltrācijas risinājumu, tas nozīmē, ka gruntsūdens limits to atļauj. Un Skanstei? Skanstei gruntsūdens limits ir 0,5. Varbūt es tagad taisnīgi par to runāšu, ja mēs